Sveicināti, dārgie radioklausītāji un jaunieši raidījumā Vērtību kompas. Mani sauc Ronalds Svarups, un šis ir raidījums, kurā mēs atklāti runājam par aktuālām tēmām katram jaunietim un skatāmies uz Bībeli kā uz mūsu dzīves un vērtību kompasu. Sveiciens visiem šī jaunajā 2025. gadā. Cerams, tas jums ir labi iesācies un jūs esat veseli un variet ar jaunu spēku uzsākt šo jauno gadu. Un izsaku līdzjūtību arī visiem, kuriem būs eksāmeni jākārto šī gadā, lai Dievs jums dod gudrību, spēku un motivāciju tiem gatavoties un arī tos nokārtot. Šī raidījuma mērķis ir aplūkot, kas mani ir ietekmējuši 24. gadā, dot jums kādus raidierakstus, kurus es esmu klausījies, vai YouTube cilvēkus, prediķotājus, kas mani ir ietekmējuši. Un tā doma ir, lai jūs saprastu arī, kas ir tas gaiss, ko es elpoju varbūt, kas ir tas, ko es klausos un kas man liekas svarīgs un ko es apstiprinu, bet galvenokārt jums dot, lai jūs varētu augt Dievā, tādā bibliskās zināšanās, un atvērt jūsu tādu paplašinātu skatu uz kādām lietām. Un es zinu, ir daudz dažādu saturu, ko klausīties, liekas, visiem mūsdienās ir kāds podcasts, raidījums vai kaut kas tāds, bet ir tiešām lietas, kuras man ir ļoti, ļoti ietekmējušas. Un varbūt arī kādam no jums jūs domājat, ko es varētu vēl varbūt paklausīties vai ko citu, vai kas ir tāds labs, tad šeit noteikti būs kaut kas priekš katra no jums. Un es nosaukšu šī reizē diezgan daudz lietu. Te būs diezgan daudz tādu lietu, kuras materiāla vai lietas, par kuras var pārdomāt. Un kā es pats patērēju saturu, kā es pats tieku tam visam cauri. Un tas jau sākās pirms kādiem 4-5 gadiem, kad es atklāju, kas ir raidieraksti. Tas viss sākās ar audiogrāmatām, tad es sāku klausīties par laulību, kādus raidījumus, un tas auga, līdz uzzināju, ka ir ļoti labs kristīgais saturs, ir daudzas labas lietas nākušas, un tā es sāku, un tas sākās strādājot paralēli, es darīju tādus monotonus darbus studiju laikā, kā tīri uzskopu, vai pēc tam bija tāds kā celtniecībā jāstrādā, jārok vai jāpļauj zāle vai jāpūš lapas vai viss kaut kas tāds, un tad paralēli vai krāsojot sienas vai vienalga, kas bija jādara, man bija viena austiņa ausī, un tā es klausījos kādas lietas, gan prediķus, gan visu kaut ko citu, ko es pieminēšu. Tas daudz, kas jau ir mainījies, visu kaut kam izgājis cauri, bet es šādi sāku patērēt saturu, un to es daru, es parasti arī viņu patinu ātrāk, 1,5 ātrumā, atkarīgs no raidījuma, un tā es tāds esmu, es klausos, varbūt visi tam nepiekritīs, bet tas nav tā, ka es nepārtraukti to daru, bet tagad arī ir tāda fāze, kad es bieži esmu vilcienā, es aptuveni katru dienu paudu vairāk kā 2 stundas ceļā, ejot uz pieturu vai atpakaļ, braucot vilcienā, reizēm es vilcienā strādāju, lūdzu, lasu Bībeli, un reizēm arī pārsvarā ejot, es arī kaut ko klausos, vai braucot mašīnā, un arī raidieraksti, tad klausos kaut ko arī kristīgo radio, klausos, bet ne tikai arī šos te raidījumus. Un tā esmu izgājis diezgan daudz cauri dažādām lietām, un tas ir ļoti ietekmējis manu domāšanu un, vedis tuvāk Dievam. Un es ceru, ka tas arī jums palīdzēs. Un es savos, teiksim tā, raidījumos vai domās, tas, ko es stāstu, es neesmu oriģināls. Un diezgan bieži es cenšos arī pieminēt lietas, kuras ir teikuši citi cilvēki. Bet visu to nav iespējams vienmēr atcerēties vai pieminēt vai citēt, un tas būtu arī noteikti garlaicīgi priekš jums kā klausītājiem, bet mans viedoklis tiek veidots katru dienu. Un tās domas vai idejas kādas, kuras man nāk, un tas viedoklis, viņš nav tā, ka es to no nulles būtu izdomājis. Un es domāju, reti kurš tiešām sēž un filozofē un pārdomā un redz lietas un izdomā un nāk pie secinājumiem. Es domāju, katrs no mums mēs mācamies, mūs ietekmē, vai tā ir skola, vecāki vai kas cits, un tas veido mūsu viedokli. Un tas pats ir ar mani,
tāpēc es neesmu, kā es teicu, oriģināls. Tas nav tā, ka visas tās idejas un domas ir, ka esmu pirmo reizi to dzirdējis un atklājis. Tā noteikti nav. Un es cenšos būt diezgan atklāts un to arī pateikt. Un tādēļ, jā, es vēlējos arī šīs lietas nodot jums. Redzēt, jā, un ja jūs arī klausīsieties šos raidījumus un pašķirsiet cauri, tad jūs sapratīsiet, ok, kāpēc es tā domāju, kādās lietās, un sapratu, tad viņš to teica, vai kā. Tā tas ir, es to saku, un tas nav tā, ka tas viss ir mans. Un runājot par šo, es, protams, nepieminēšu visu, vai ne visas lietas, kā es teicu, klausos kristīgo radio arī, un daudzas lietas arī esmu no tā dzirdējis, bet visiem iziet cauri visu, kas man ir ietekmējis. Būtu neiespējami, tas būtu arī garlaicīgi, un no tā īsti nav jēgas, bet es nosaukšu tādas svarīgākās lietas, kuras ietekmējušas mani. Tātad, ja tev ir iespēja, tad paņem kādu pierakstu blociņu vai piezīmes telefonā, un es saukšu lietas diezgan raiti, iziesim kādām lietām cauri, un tad pieraksti tās. Un visdrīzāk šo raidījumu vajadzēs noklausīties vēlreiz, tas būs pieejams arhīvā vai raidierakstu vietnēs. Tad arī var pierakstīties, un arī visus pieminētos šos avotus es ielikšu šī raidījuma aprakstā, tā ka tie arī tur būs pieejami. Diemžēl viss pieminētais ir angļu valodā. Es pārsvarā klausos visu angļu valodā, šis tas ir arī kaut kas vāciski, bet pārsvarā viss ir angliski. Un jā, tiem, kas jūs nezināt angļu valodu, bet šis vairāk jaunieši zina angļu valodu, bet tāpat varbūt ir kādas iespējas vai tad lielāka motivācija mācīties angliski un tad arī kādas no šīm lietām arī patērēt un uzņemt. Te būs arī lietas, kādas, ja tev arī pat ir maz laika, varbūt tikai 5 minūtes dienā, tad arī varēs kaut ko paklausīties un ņemt, paņemt priekš sevis, vai pat, ja tev ir arī vairākas stundas dienā. Tā ka te tiešām, es domāju, būs kaut kas priekš katra. Katrs no jums kaut ko varēs paņemt līdzi. Un tad sākam. Pirmā lieta, kas man ietekmēja, ko es katru dienu klausījos visu šo gadu, tās bija ziņas, bet tādas specifiskas ziņas ir tāds kanāls, kas saucās S2 Underground. Tas ir tāds militārais analists, kurš runā par visu svarīgāko, kas notiek pasaulē. Katru dienu. Viņš katru dienu ļoti īsi, no 3 līdz 5 minūtēm, izlaiž tādus aprakstus par svarīgākajiem notikumiem, kas notikuši tanī dienā, un tad nedēļā uztais tādu garāku, stundas garu, kuru viņš tad iziet cauri šiem notikumiem un komentē tos dziļāk. Viņam ir arī kādi vecāki raidījumi, kas ir ļoti interesanti. Tādi, jā, nezinu, kā viņas raksturo, bet ļoti interesanti varētu paši pameklēt, paši šķirt atpakaļ. Man likās mums ļoti interesanti un tādi svarīgi raidījumi par sagatavotību un visu kaut ko citu, bet tādi praktiski vairāk ar tādu militāru noslēci uz civilo noslēci, bet tādi ļoti interesanti. Vismaz priekš manis viņi bija. Bet šis analists ir ļoti labs, cik esmu redzējis, viņš ļoti labi un, teiksim tā, bez sava viedokļa komentē šīs lietas. Viņš ir ļoti zinošs, viņš paredzēja arī karu Ukrainā un daudz citas lietas. Tā kā viņš tāds ļoti vērīgs un zinošs savā amatā. S2 Underground saucās, atrodams gan YouTube, gan visās raidierakstu vietnēs. To es klausījos katru dienu. Tad nākamais raidījums, kas man ir ļoti ietekmējis, ir no Kaila Thompsona, saucās Undaunted Life, Men's Podcast. Tas ir raidījums vīriešiem. Esmu diezgan daudz arī klausījies no šī raidījuma, un dažus raidījumus esmu arī citējis saistībā par abortu, arī par mūziku un citām lietām arī no viņa esmu smēlies, kas ir audzis tādas lietas laika gaitā, un viņam ir tādas arī ļoti interesantas intervijas ar cilvēkiem. Un arī īpaši interesanti raidījumi bija priekš manis, kur saucās Prasīt mācītājiem, jeb šo viņas intervijas ar Jobiju Martinu, kur cilvēki uzdod dažādus interesantus jautājumus, un tad viņš uz tiem atbild. Un es nosaukšu pāris tādus interesantākos raidījumus, kas mani uzrunāja, konkrēti, ja tu domā, kas tas ir, es gribu paklausīties kādu vienu vai divus, tad tas ir 658. raidījums, intervija ar Ēriku Metaksu par kristietību bez reliģijas. Tas ir tāds interesants raidījums par to, kas notika holokausta laikā, un ko tas nozīmē būt par kristieti praktiski. Viņš ir uzrakstījis arī 2 grāmatas, ja ne 3.
Un, Ēriks Metaxas intervija 658. raidījums. Tad 640. raidījums ar Meganu Bešanu un viņas jauno grāmatu Pārdotie gani, jeb gani, kas pārdodas. Par, tādas kontroversiālākas raidījums, un, jūs varat to noklausīties. Es domāju, palikšu pie šī. 626. raidījums intervija ar Viktoru Marksu, bīstamais džentelmenis. Viņam vispār bija 2 intervijas ar Viktoru Marksu, bet viņš arī bija izcietis, ka viņu izmantoja kā bērnu, un viņš tagad iestājas pret cilvēku seksa tirdzniecību, pret cilvēkiem, kas ir verdzībā, un tāds ļoti interesants vīrietis. Un tad vēl arī 45. raidījums par tēva ķermeni, tas bija par fitnesu, par sportu. Šis pats Kārls Tomsons nodarbojas ar jiu-jitsu, un ļoti zinošs arī teoloģiski, viņš ļoti pēta, viņam ir tādas vairākas lietas, un šie raidījumi ir patikuši, un kā pēdējo es nosaukšu 569. raidījumu, un tā bija intervija ar Dagu Vilsonu. Dags Vilsons varbūt dažiem priekš jums ir zināms, bet tā bija par to, kā ir par audzināt puišus, lai uzvarētu milžus. Tas ir ar skatu uz nākotni. Un viņam ir daudzi citi raidījumi. Daudz citu var patīt pašus pirmos raidījumus. Viņiem viskontroversiālākais ir 4. raidījums. Tādu interesantu nosaukumu, kurus pat nevar šeit nosaukt. Bet daudzi vērtīgi raidījumi. Un viņš mani arī ļoti ietekmēja un diezgan daudz intervijas klausījos, uzzināju par daudziem cilvēkiem, par daudzām grāmatām. Viņš uz katru interviju izlasa tā cilvēka grāmatu. Pagājušajā gadā viņš izlasīja, man liekas, ap 60 grāmatām. Šogad, laikam, 40, bet viņš izlasa šīs grāmatas, aicina cilvēkus, slavenus cilvēkus, un tad diskutē un tā konkrēti tieši par dažādām lietām. Tad viņam daudz raidījumu, ap 700 raidījumiem tagad jau, bet noteikti būs kaut kas priekš katra. Bet tas konkrēti ir vīriešiem, bet arī sievietes klausās to. Tā kā ļoti vērtīgs raidījums Kārls Tomsons un Undaunted Life, The Man's Podcast. Labi, tad Maiks Vingers. Maiks Vingers ir YouTubers, viņš liek video YouTube, daudz no jums arī zina viņu noteikti. Man patīk viņa iknedēļas tādas atbildes uz jautājumiem. Viņš katru nedēļu ieliek aptuveni stundu, pusotru garu raidījumu, kur cilvēku uzdod 10 jautājumus vai pat 20 jautājumus, un tad viņš atbild uz tiem. Un arī katru reizi kāda tēma, tāda konkrēta tēma. Esmu daudz no viņiem noklausījies, protams, neklausos katru, bet diezgan daudz esmu dzirdējis. Kā arī esmu klausījies viņa raidījumus par dažādām bībeles studijām un dažādām tēmām. Tā mana pirmais, ko es no viņa redzēju, bija 4 stundu garais video par Beniju Hinu un viņa kontroversēm. Līdzīgi arī par Joelu Ostinu un Kennethu Copelandu. Es uzskatu, ka šie sludinātāji sagroza kristīgo vēsti diezgan pamatīgi, un viņš tā atklāti iziet cauri viņu viltus pravietojumiem, labklājības evaņģēliem un daudz kam citam, viltus dziedināšanām. Tas bija tas pirmais, ko es redzēju, kas, man liekas, bija ļoti svētīgi, ka viņš to uztaisīja arī tādā pazemīgā un ar mīlestību pret šiem cilvēkiem tādā veidā, bet viņš uzskata, ka daudz cilvēki no viņiem tiek ietekmēti, arī tagad Āfrikā un daudz kur citur miljoniem cilvēku, un kādam ir jāsaka patiesība par šo visu. Tas bija pirmais kā es iepazinos ar Maiku Vingeru. Ļoti labi un pārdomāti video. Viņš ļoti daudz laika iegulda katrā no šiem video. Un viņam ir dažādas, viņam ir 30 stundu tādas bībeles studijas par vīriešu un sieviešu lomām. Arī daudz no tām esmu dzirdējis. Un tagad, piemēram, pēdējais, kas nesen iznāca, bez tām tiešraidēm, ko viņš liek katru nedēļu, ir viņa tādas pārdomas par poligāmiju. Argumenti bibliskai pret poligāmiju. Tā ir tāda lieta, kas tagad mūsdienās aug popularitātē, kristiešu vidū vai pēdiņās kristiešu, pat nezinu, kā to nosaukt, bet un es tad apstiprinu Maiku Vingeru, man liekas, viņš ir biblisks cilvēks, ļoti dievbijīgs, un man praktiski nekad nav kāda lieta, ko es varētu iebilst, vai ko es teiktu, ar kurām es nepiekrītu. Tā es ļoti iesaku viņu klausīties, viņš runā praktiski par visām tēmām, par visu, kas ir aktuāls un teiksim tā, kontroversiāls, par ko nedrīkstētu runāt. Tā kā ļoti vērtīgi. Maiks Vingers, atrodams YouTube. Daudzi video ir pie tiešraidēm. Ja jūs skatāties vienkārši video, tad viņam maz, bet pie tiešraidēm ir daudz vairāk. Viņš daudz ko liek tieši pie tiešraidēm.
Jā, tad iesim tālāk. Ilgu laiku manas mīļākās vēstules no Bībeles ir bijušas tieši pastorālās vēstules. Kādu laiku es teicu, jo esot arī studiju laikā Šveicē, kad tā ir mana mīļākā grāmata, un tā ir pirmā vēstule Timotejam. Es nezinu kādēļ, bet viņa mani tik ļoti ietekmē, jo tā atspoguļo kaut kādā ziņā, pirmā vēstule Timotejam, Titam, un arī otrā Timotejam vēstule, tās atspoguļo tādu ideālo vecejo vai mācītāju draudzē, un arī to, kā draudzē pienāktos izturēties, jebšu kādai draudzē vajadzētu būt. Tāds kā pamats tam, kā celt un rūpēties par lietām draudzē. Reizēm tas ir depresīvi, to redzot, skatoties arī gan uz mani pašu, gan kādām lietām apkārt, bet tai pašā laikā tas ir ļoti iedrošinoši. Redzot, cik Dieva prāts ir labs un cik brīnišķīga būtu, ja pēc tiem principiem varētu sekot. Un tad kāds mans tuvs draugs vienā dienā atsūtīja video, teikta, un sakot, hei, man liekas, tev šis ļoti noderētu. Un tas nosaukums nebija īsti vilinošs, tas ir par Paulu Vašeru, Pauls Vašers, jebšu meditācijas vai pārdomas par pirmo vēstuli Timotejam priekš Kristus kalpiem. Es domāju, ok, labi, paklausīšos, noklausījos pirmo raidījumu, es biju nopliest uz zemes, kā saka, biju ļoti pārsteigts, un es zināju, man tās bija jau svarīgas vēstules, bet Pauls Vašers, viņš ir tik dievbijīgs un pieredzējis vīrs, misionārs bijis Peru, Dienvidu Amerikā un visu kaut kur, un viņš tiešām studē Bībeli katru dienu un ir tik pazemīgs un mīlestības pilns, un tad viņš gāja cauri pantu pa pantam, cauri visai pirmai vēstulei Timotejam. Aptuveni 40 raidījumi, pirmie gan garāki, stunda pusotra, bet visi nākamie pēc tam ir pusstundas gari. Un tie ir ieraksti no īstiem semināriem, kurus viņš turēja cilvēkiem, kas tur bija topošiem mācītājiem, sludinātājiem, jauniešiem, jauniem vīriem, un tur tas mani ļoti ietekmē. Teiktu, šī gadā ietekmēja visvairāk. Es neatceros, vai es viņu sāku klausīties, varbūt jau sāku klausīties pagājušajā gadā, bet es vēl aizvien šogad viņu klausos, viņas prediķus esmu klausījies vairākus. Un tas ļoti ietekmē manu skatu uz lūkšanu, uz Bībeles lasīšanu, uz raksturu, kāds ir jābūt kristietim un mācītājiem un vecajiem draudzē. Ļoti iesaku. Tieši saucās meditācijas par pirmo vēstuli Timotejam priekš Kristus kalpiem. Viņš ir ierakstījis arī daudzus raidījumus par sakām vārdiem un daudzus prediķus un vienkārši ļoti labas lietas. Tur padomi ir gan laulātajiem, gan saistībā ar bērnu audzināšanu. Tā kā to es pievienošu aprakstā, es to ļoti iesaku katram mācītājiem, vismaz topošajam mācītājiem, jaunietim vai vienkārši arī tādam kristietim paklausīties. Ļoti, ļoti vērtīgi. Tad nākamais ir The King's Hall podkāsts, Karaļa halles raidījums. Un šī raidījuma galvenais mērķis ir saprast mūsu saknes kā kristiešiem, no kā mēs esam cēlušies, kas ir tie ticības pamati, un izpildīt Dieva dotās pavēles un veidot jaunu kristīgu kultūru, jo no rietumiem tā ir pazudusi. Teiksim tā, kādreiz tā bija ļoti, ļoti noteicoša tieši kristietība, bet tā īsti vairs nav. Un tad šī raidījumā ir daudzas vērtīgas pārdomas, tādas praktiskas pārdomas, gan par naudu, par apņēmību, par vēstures notikumiem, par bērnu audzināšanu un daudzām citām tēmām. Un es iesaku sekojošos raidījumus. 82. raidījums par Konstantinopoli. Tas bija ļoti interesants raidījums. 81. raidījums par vienotību un svarīgiem jautājumiem kristietībā. Par brāļu kariem, kas mums notiek. Mēs arī redzam Facebook, cilvēki strīdās, cepjās. Tas ir par to. 81. raidījums. 71. raidījums par Albāņu drošsirdi Skanderbergu. Arī interesants stāsts par īstu cilvēku, kas ir dzīvojis Albānijas karali. Un tad 63., 65., 68. un 69. raidījums par krusta kariem. Viņi arī iziet cauri dažādiem notikumiem, skatās pozitīvās, negatīvās sekas, un vai mēs būtu rīkojušies varbūt tāpat. Ļoti interesanti par konkrētiem personāžiem, stāstiem, notikumiem. Jā, tie ir tādi garāki raidījumi, tā kā vēstures nodarbība un arī diskusijas ir, viņiem tādi ievadi ir interesanti, kur viņi iziet cauri šiem stāstiem un vienkārši tā ļoti, ļoti vērtīgi. Un man arī patika vēl īpaša intervija, kas bija 22. raidījumā par Bonifāciju.
jo svētais Bonifācijs bija tas, kurš iestājās pret tā laika elkiem. Un visi šie stāsti, par kuriem viņi runā, viņi ir iedvesmojoši, tie ir patiesi notikumi, un kuri nereti tiek sagrozīti, vismaz vēstures stundās vai apzināti izdzēsti, lai mēs, kristieši, nezinātu par mūsu pagātni, nezinātu par to, kas ir noticis. Un visdrīzāk liela daļa no jums nav nemaz par šiem stāstiem dzirdējuši, vismaz tādā patiesā gaismā, kāda tā bija. Un par tiem noteikti netiek runāts vēstures nodarbībās, kā arī Bībeles skolās. Es arī daudz lietas vispār nezināju, Bībeles vēstures grāmatās daudz lietas tiek vienkārši izlaistas, jo liekas, jā, tas saistīts ar politiku vai ko citu, nevis ar kristietību, bet pirms tam tas vienkārši tā bija. Politika un kristietība bija ļoti sasaistītas, un tad viņi skatās, kur tad ir šī robeža, cik ļoti politikai un kristietībai jābūt saistītai, vai to var vispār atsaistīt vai nē. Tā kā ļoti iesaku The King's Hall podcastu. Jā, tad mums ir vēl divi tādi raidījumi. Ja tev ir maz laika, tikai 5 minūtes dienā, tad es iesaku raidījumu Prager U. Tas ir no Denisa Pragera, jeb šo Pragera universitāte, bet tas ir konservatīvs raidījums, kurš 5 minūtēs pieskarās dažādām tēmām. Viņi ir kā video, bet es viņus nevienu video neesmu redzējis, tikai kā audio formātā klausos. Bet viņi pieskarās, piemēram, dažādām tēmām par politiku, par sociālām zinātnēm, par dieva baušļiem, arī par globālo sasilšanu, par dažādiem svarīgākiem personāžiem mūsdienu vēsturē un notikumiem, dažādiem, būtu daudz piemēru, ko saukt, un daudzām citām tēmām, gan par zemniecību un visu kaut ko, bet viņš ir ļoti labs raidījums, lai paplašinātu skatu no tik ierastā skata, no tik ierastā, kurš tiek atspoguļots mēdījos un skolās. Viņš ir ļoti kontroversiāls un, kā mēs mūsdienās teikt, pilns ar triggeriem, bet tas ļoti vērtīgs raidījums. 5 minūtes dienā, un tas tevi ļoti ietekmēs, tā kā es iesaku katram jaunietim visus pašķirstīt cauri, viņiem ir arī ap 600 raidījumiem, un šī gadā es pārus 100 noklausījos, bet ja tev 5 minūtes dienā var 2-3 raidījumus, ja es arī tinu viņus drusku ātrāk, 1,3 ātrumā, tā īsi iziet cauri, un tas ļoti paplašina skatu uz kādām lietām. Un arī, ja skatās video, tad ir daudz labāk runāt gan par kapitālismu, sociālismu un visu kaut ko citu, dažādām tēmām, notikumiem. Tā kā ļoti, ļoti interesanti. Un tad pēdējā lieta, un tad pieķeršos pie dažām grāmatām, ir Right Response Ministries. Viņiem ir gan sprediķi, Joels Webans liekas sprediķus un arī dažādas sarunas, kur vairāk vīri satiekas un pārunā kādu tēmu. Daži no šiem vīriem ir tie paši vīri, kas ir raidījumā King's Hall podkāsts. Viņi arī ir savi draugi paziņas, tad viņi tur satiekas reizēm, bet jā, un tāpēc reizēm šīs tēmas arī pārklājas starp šiem abiem raidījumiem, bet esmu ļoti daudz ko mācījies no šī Joela Webana. No viņa tiešuma, no viņa arī tādas skaidrības bibliskajos rakstos. Viņš nekautrējas saukt lietas pareizajos vārdos, un viņš nodibināja draudzi, viņš nodibināja skolu, pilnīgi jaunā pilsētā vietā, un viņa draudzi tagad aug, viņiem ir 100 cilvēku, viņi taisa konferences, un cilvēki ir izslāpuši pēc patiesības, pēc skaidrības, pēc tādām bibliskām vērtībām. Viņi ļoti, ļoti pieturas pie tā, ko rakstis saka, kādai būtu jābūt draudzes struktūrai, un formai, tā ļoti vērtīga. Es par viņu uzzināju sākumā Covid laikā, pirms 3 gadiem, un no tā viņš ieguva arī popularitāti, ka viņš skaidri runāja daudzos jautājumos par šo. Es arī toreiz pētīju, kādas ir ar šo Covid un kristietību un visu pārējo. Un jā, un tev arī būtu jāsauc vairāki sprediķi, kurus viņš teicis, tas būtu par ilgu, bet es ticu, ja tu pašķirstītu cauri viņu YouTube kanālu, tad daudz, kas tev iekristu acīs, ko teiktu, ok, tas mani uzrunā, ir interesants uzraksts ļoti, vai nekas tur ir, un neviens sprediķis nav mani pievīlis. Viņš ļoti zinošs, daudz arī nepiekrīt kaut kādās lietās viņu uzskatos, bet tas vienmēr tā ir, vienmēr būs kaut kādas nepiekrišanas, bet viņš tāds brālis ticībā, tāds mīlošs, kurš ļoti labi māk izteikties par lietām, kas notiek pasaulē. Un tomēr ir vēl viens raidījums, kurus pieminēt.
un tas ir raidījums Haunted Cosmos. Es esmu viņu jau pieminējis kādreiz raidījumos, un tas ir par garīgo pasauli. Esmu noklausījies visus raidījumus, bet šo es gan neiesaku katram. Daudzi kritizē šo raidījumu, es saprotu, kāpēc, bet tas liek, kāpēc viņi neiesaku, vienkārši viņš tādām atklātām acīm skatās uz sātanisko pasauli. Un uz tiem arī ļauniem darbiem, kurus sātans dara, kādos veidos viņš strādā, kā viņš iebiedē cilvēkus un ko pagāni dara, cik daudz ļauna viņi ir darījuši un visādi citādi. Un tas, ko mēs teikt, varbūt ir muļķības vai nekad nav eksistējis, bet viņi paskatās, ka nē, varbūt tie ir bijuši patiesi notikumi. Bet tas tāds ir grūts raidījums, kuru klausīties, bet kopsavilkums šim raidījumam ir tāds, ka garīgā pasaule eksistē, un tas liek novērtēt, cik labi ir būt kristietim un sekot Dievam. Ka Dievs ir stiprāks par visu ļauno, un tas ir tik brīnišķīgi, ka mums ir tik labs Dievs. Cik skaisti ir būt pie viņa, ka viņš mūs apsargā, vada mūs, un tas liek novērtēt tiešām Dievu un viņa brīnišķīgo radību, un jā, te varētu daudz runāt, bet arī interesants raidījums, ļoti interesants, bet es neieteiktu visiem. Un tad pieskaršos vēl 3 grāmatām, kuras šī gadā es lasīju. Sanāca gan mazā grāmatas, kā es biju vēlējies, bet šis gads man iesākās, kad es nodibināju vīru grupu mūsu draudzē, un mēs sākām lasīt Džona Lovela grāmatu Kareivis dzejnieks. Jebšu pamācība, kā dzīvot labi un nomirt brīvam. Tā ir brīnišķīga grāmata vīriem no kristieša, kurš ir piedalījies 2 karos, vai iesaukumos, vai kā to sauc. Viņš ir bijis misionārs, dibinājis draudzes un darbojas vēl tagad kā mācītājs, jebšu kā arī sludinātājs. Šī grāmata nav tāda pārlieku kristīga, ir domāta priekš visiem vīriem, bet tur skaidri tiek pastāstīts par Jēzu, arī par mūsu pestītāju un cerību Kristū, bet viņai nav tāda kā pilnībā kristīga grāmata, un šo varat jūs arī uzdāvināt kādam savam draugam dzimšanas dienā, vai kā, bet šī grāmatā mēs kopumā pārunājām tādas tēmas kā par būšanu bīstamiem, par bērnu audzināšanu, par dejošanu arī, par ieskatīšanos nāvei acīs, par brīvību un tirāniju, un arī to, kā sagatavoties krīzes situācijām un pāris citām tēmām. Mūsu vīriem viņi ļoti patika, mums bija interesantas diskusijas, negribējās, lai tie vakari beigtos, bet šī grāmata ir tieši domāta vīru grupām, jo tur pēc katras nodaļas ir konkrēti izaicinājumi un arī jautājumi diskusijām, arī tādi konkrēti uzdevumi, kurus darīt un pielietot. Un viņu nevar, tā grāmata uz visu dzīvi, teiksim tā, ir daudzas lietas, pie kurām vajag strādāt katru dienu, bet tā ir ļoti vērtīga grāmata, un to es iesaku. Un viņas galvenais tāds mērķis vai doma ir pateikt, ka katrs vīrs ir radīts kā kareivis, kaut kādam tādam drosmīgam īpašam, kā sargs, bet tā pašā laikā kā romantiķis, kā dzejnieks, kā tāds, kurš arī, var teikt, viņš mīl mākslu, viņš mīl skaistas lietas, viņš ir, teiksim tā, var arī izteikties un visādi citādi, kā abas šīs lietas ir apvienojamas kopā, un tā ir māksla to izdarīt, abas šīs lietas, ka tur ir būt arī mīlošs, bet tur ir būt arī, teiksim tā, tāds kareivīgs, stiprs un iestāties par lietām. Jā, tā kā ļoti laba grāmata, The Warrior Poet, kareivis dzejnieks. Un tad nākamā grāmata, tā arī no vīru grupas, es laikam lasu grāmatas tikai priekš vīru grupas, bet jā, šobrīd mēs esam tikai 4. nodaļā, jo mēs iepriekšējā grāmatu izlasījām un sākam šī rudenī, bet es šo grāmatu jau izlasīju. Un tā ir atkal par manām mīļākajām vēstulēm Bībelē. Un es vīru grupā vēlējos runāt vairāk par Bībeli, arī tie cauri iedvesmots no tā Paula Vašera, arī cauri vēstulē Timotejam, 1. vēstulē, un tad es uzdūros uz šīs grāmatas, kur ir rakstīts Jims Ramos, Dialed In, jebšu pietuvināts. Un tā ir arī domāta vīriem, tur arī pēc katras nodaļas ir diskusijas jautājumi, kā arī ir iespējams izvērtēt tur kādi konkrēti jautājumi vai jomas dzīvē no 1 līdz 5 saistībā par runāto tēmu. Un tādā veidā ir iespējams objektīvi novērtēt, cik tu labi piekop konkrēto jomu. Un šī grāmata es īpaši iesaku jauniešiem, kuri formē savu dzīvi, kuri veido savu raksturu, saprast, uz ko
kas būtu tās lietas, kur man būtu jāaug, lai es būtu biblisks vīrs? Kas ir tas, ko Dievs no manis prasa? Atkal topošajiem mācītājiem, tāpēc atkal Pauls Vašers ļoti viņš arī runā uz jauniešiem, uz jauniem vīriem. Jā, tā kā šī grāmatas tās mērķis ir iziet cauri 20 nosauktajām kvalifikācijām priekš vecajiem vai priekš mācītājiem. Bet tas noder priekš visiem kristiešiem. Bet vairāk īpaši vīriem, bet noteikti priekš visiem. Un viņa ir patiesi spēcīga grāmata. Ļoti iesaku. Un dažas no tēmām, par kurām mēs runājam, bija piemēram disciplīna, atklātība, slinkums, kauslība, dzeršana, viesmīlība, būšana par sargu un daudzām citām tēmām. Tagad 20 tēmas, viņa ir ļoti kompakti sarakstīta. Katra nodaļa ir aptuveni 6 līdz 12 lapas puses īsa. Tiešām īsa, katra nodaļa. Un tās ir pilnas ar stāstiem un piemēriem, viegli lasāma un ļoti ieteicama grāmata. Šī arī brīnišķīga tāda dāvana, kur var uzdāvināt kādam jūsu draugam. Saucās Jim Ramos Dialed In. Un pēdējā grāmata, kas man ietekmēja šī gadā, ir no Jeffersona Betka To Hell with Hustle. Jebšu latviski teiktu pie velna ar rukāšanu. Es jau esmu šo grāmatu pieminējis, bet viņa ir vairāk tendēta vai domāta mūsdienu kultūrai, kuras liecas uz negulētām naktīm, uz panākumiem, uz mērķu nospraušanu, bet tanī pašā laikā tiek aizmirsts pats galvenais. Un tas ir Dievs un tuvākie mums blakus. Viņa nav par slinkumu, viņa nav par neko nedarīšanu, par tādu hipija veida domāšanu, bet tieši par mērķtiecīgu dzīvi, par to, kas ir tas galvenais. Viņā ir daudz labu atziņu, un iespējams būs arī kādreiz raidījums par šo grāmatu, kad es pārunāšu, kas ir tās galvenās atziņas no viņas. Jā, tas ir viss. Daudz materiālu es zinu, bet es vēlos jums caur šo visu nodot vēlmi augt un strādāt pie sevis. Varbūt redzēt, ka ir daudz tādu vērtīgu lietu, un šie visi ir kristīgi raidījumi, tādi ļoti bibliski, pārsvarā vienmēr runā par Bībeli, par kādiem aspektiem no Bībeles, un izņemot viens tās ziņas, kas ir pirmās, bet es arī domāju, tas vīrietis tāds konservatīvs kristietis, vai to grūti nosaukt, bet tas noteikti nav slikts. Bet tas ir tas, kā mēs varam ietekmēt šo pasauli Dieva spēkā. Tas ir caur mums. Nevis skatīties to, ka viss ir slikti un Jēzus nāks drīz un viss būs slikti, bet nē, skatīties, kā mēs varam iet un mainīt un vinnēt cilvēkus priekš Kristus un audzināt tādus nākamos pilārus draudzē un tādu biblisku atbildību viens otra priekšā par atklātību un tā tālāk. Un tas man ir ļoti ietekmējis, un es, kā es minēju, es pievienošu šo visu aprakstam, tad jūs varat paklišķināt, paskatīties, kas tur ir, un es ceru, ka arī kaut kas no šī jūs ietekmēs. Tā kā droši padodiet un ziņu, ja jūs zinat kaut ko no šī, vai esat dzirdējuši, vai ja kaut kas no šī uzrunā, es vēlētos labprāt arī tad to dzirdēt no jums. Jā, es vēlos jums novēlēt šī gadā, lai Dieva spēks jūs pavada, lai katrs no jums ir Dieva vadīts, un katrs no jums aug dievbijībā un mīlestībā pret Dievu. Lai Dievs svētī šo visu, tiešām katru raidījumu, katru pantu, kuru jūs izlasat no Bībeles, visu, ko jūs klausties, lai tas mūs veidotu un darītu līdzīgākus Kristum. Un galvenais ir šī visā šķirojiet, skatieties, kas jums patīk, atmetiet lieko, paņemiet labo, un es ticu, ka Dievs šo lietos, lai veicinātu savas valstības darbu. Paldies, ka klausījies šo raidījumu. Ja tevi tas iedrošināja, tad droši to aizsūt arī kādam citam, kuru varētu tas iedrošināt. Un tu droši vari atstāt arī man kādu atsauksmi vai ideju nākamajām tēmām, apmeklējot mājaslapu ej.uz/vērtību kompas. Lūksim. Slavu un pateicība Tev, Dievs, par visiem cilvēkiem, kas ir ieguldījuši sevi, savu laiku, gan senā pagātnē, gan arī tagad, radot kādas lietas priekš mums, no kurām mēs varam augt un mācīties, un ka mums nav jāatklāj viss no nulles, un ka Tu dod cilvēkiem tiešām acis redzēt, tādas garīgas acis redzēt, un
un tava vārda gaismā komentēt un nodot mums, lai mēs varētu būt līdzīgāki tev, Dievs. Un caur šo visu es lūdzu, ka tas nepaliktu tikai pie tādas zināšanu akumulēšanas un uzsūkšanas, bet ka tas varētu pārvērsties darbībā, ka tas varētu motivēt, iedvesmot, un ka varētu augt, no šiem jauniešiem bibliski tēvi, bibliskas sievas un bibliskas ģimenes, kungs, no kurām ir bērni, izaug, kuri tevi mīl, kuri ir pāri, kuri viens otru mīl, un ka tu darbotos caur visu to, ko šie cilvēki ir radījuši un atstājuši mums. Svētī katru šo radio klausītāju šī jaunajā gadā, kungs, vadi viņus, iedvesmo viņus un uzturi viņus ar savu taisnības labo roku, kungs. Es lūdzu, lai tu svētī viņus un lai tavs gars izlaiž pāri katru klausītāju. Āmen. Sekosim Dievam un Bībelei, mūsu dzīves un vērtību kompasam. Jaunieši, īpaši vīri, esiet stipri un droši, un meitenes, sargājiet savu sirdi. Tiekamies nākamajā raidījumā.